Tu esi izīrējis savu nekustamo īpašumu, apsveicu. Puse no uzvaras ir izcīnīta, bet vēl ir tāda svarīga lieta, ka, lai nebūtu nepatīkama pārsteiguma no valsts ieņēmuma dienesta pēc kāda noteikta perioda, piemēram, īres termiņa beigās, tad pēc likuma īres līgums, tad, kad tas ir noslēgts ar īrnieku, ir arī jāreģistrē valsts ieņēmuma dienestā. Un svarīgs faktors, kad tie privāti īpašnieki, fiziskas personas, kuriem īre nav pamata nodarbošanās pamatbiznesa, viņi var pretendēt uz samazinātu iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmes maksājumu 10% apmērā. Un šai sakarā ir svarīgi uzsvērt, ka tad, kad jūs esat noslēguši īres līgumu ar īrnieku, tad valsts ieņēmuma dienestā īres līgums ir jāreģistrē 5 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Pretējā gadījumā par katru nokavēto dienu valsts ieņēmuma dienests jums aprēķinās pilno iedzīvotāju nodokļu likmes maksājumu. Kad īres līgums mums ir noslēgts un mēs to esam ieskenējuši un dabūjuši iekšā savā viedierīcē, konkrēti datorā, tad īsumā pastāstīšu un parādīšu, kā notiek īres līguma reģistrēšana fiziskajām personām. Ko mēs darām? Mēs veram vaļā eds.vidi.gov.lv. Atverās mums pirmā lapa ar logu rīkiem, gan ar Smart ID, gan e-paraksts mobile, arī internetbanka un lietotāju vārds un parole. Kopumā fiziskai personai 4 dažādi rīki, kā pieslēgties EDS sistēmai. Es izmantoju e-paraksts mobile un iekļūstu iekšā darba virsmā. Šādi tā darba virsma izskatās, un te no solis pa solim, kas mums ir jāizdara, lai reģistrētu īres līgumu. Dodamies uz dokumentiem. Spiežam zilo podziņu augšā izveidot jaunu dokumentu, un lai mēs šajā jūgā redzētu, kura sekcija būtu tā, kas mums ir nepieciešama, tad šajā lauciņā ierakstam tādu vārdu kā fiziskas, un sistēma automātiski atlasīs to sekciju, kas mums ir nepieciešama, lai reģistrētu īres līgumu. Pēc tam mēs nonākam lapā, kur mums vēl tiek doti 5 varianti, lai mēs atlasītu to tipu, kas mums ir nepieciešams. Un mums ir nepieciešams, ja mēs esam privāta persona, tad šis te pēdējais paziņotās saimnieciskās darbības veicējs. Un spiežam reģistrēties. Ko mēs darām tālāk? Tālāk mēs nodokļu maksātāja reģistrācijas lapā nonākam, redzam savus datus. Šeit mēs ierakstām periodu, ar kuru datumu mums sākas šis te īres līgums. Mēs ierakstām konkrēti šodienu un liksim, ka mums viņš ir uz gadu. Oktobris, tā 29. Šeit ir norēķina konts pārsvarā jau tiem iedzīvotājiem, kuri jau ir EDS lietotāji. Šeit ir norēķina konts, bet svarīgi uzsvērt, konti var būt arī dažādi un vairāki, un šeit ir jāieliek tas konts, uz kura jums nāks īres maksājumi no īrnieka. Savādāk bankas rekvizītus ar kontu, Swiftu bankas nosaukumu. Spiežam pievienot, un tālāk mēs nonākam līdz līguma sadaļai, un arī tur mums nekas cits nav jādara, kā jānospiež pievienot. Un tā arī būs tā varbūt piņķerīgākā sadaļa, jo tur ir vairākas obligātās sadaļas, kuras nedrīkst atstāt tukšas. Tad, kad mēs nospiežam pogu pievienot, tad mēs redzam solīt pa solītim. Sāksim ar kreiso pusi, kas būs jūsu puse. Ja? Līguma numurs nav obligāts lauks, to var atstāt arī tukšu. Parasti līguma numuri ir tajos līgumos, ja jūs esat īres līgumu noslēguši, piemēram, ar kādu uzņēmumu. Ja? Vai arī, ja jums ir kaut kāda īpaša nomenklatūra kā fiziskai personai, bet, kā jau es minēju, pārsvarā, ja īre nav pamat bizness, un tā nav jūsu saimnieciskā darbība, tad jums ir līguma numurs droši vien, ka nav obligāts. Obligāts ir noslēgšanas datums, ieliekam mēs šodienu un ieliekam mēs 12 mēnešus. Līgums var būt arī uz 2 gadiem, varbūt arī uz 3, uz 5, jā, varbūt arī uz 3 mēnešiem. Galvenais norādīt precīzi īres līguma termiņu, kāds ir norādīts parakstītajā dokumentā ar īrnieku.
Svarīgi uzsvērt, ka dzīvojamo telpu īres līgumiem beztermiņa variants nedrīkst būt. Jā, kā jau es minēju, var būt vairāki gadi, var būt vairāki mēneši, bet obligāti ir jābūt termiņam. Līgumos var paredzēt arī līguma pagarināšanu, bet tad attiecīgi, ja īres līgums, piemēram, pēc gada beidzās, tad ir jānāk pa jaunu iekšā EDS sistēmā ar to pašu līgumu, jāpagarina termiņš vēl uz gadu. Tas vecais līgums var palikt, jo līguma nosacījumi tādi ir, bet viņš vienkārši pagarinās termiņš uz gadu. Šeit mēs ierakstām iekšā samaksas periodu. Lielākoties tas ir par mēnesi. Katru mēnesi īrnieks maksā īres maksu. Mēdz būt izņēmumi, kad īrnieks ir gatavs iemaksāt, piemēram, par visu periodu. Ja jums tas termiņš ir mazāks, piemēram, uz 3 mēnešiem, tad nereti gadās tā, ka bez drošības naudas, piemēram, īrnieks samaksā uzreiz par visiem 3 mēnešiem, un tad, attiecīgi, jūs ierakstat šo, bet šeit ir tātad par mēnesi. Svarīgi uzsvērt arī šādus ķeksis, kad īrnieks, jums ir tāda vienošanās, ka jūs samaksāsiet, ka īrnieks samaksās pēc līguma termiņa beigām. Jā, tad attiecīgi šeit ir jāieliek šis te ķeksītis. Jums ir jāsarēķina summa par īri. Mēs paņemsim, piemēram, tādu apaļu summu, lai acīm redzamāks aprēķins. Piemēram, jūs īpašumu esat izīrējuši par 200 eiro mēnesī. Tātad 200 reiz 12 būs 2400. Valūta mums paliek, protams, lielākoties arī eiro. Vēl var būt arī tā, ka līguma summa nav noteikta, bet tad attiecīgi jūs norādiet to iemeslu, kāpēc tas tā varētu būt. Un viss jūs savu pusi esat aizpildījuši. Un tālāk iesim pie īrnieku puses. Reģistrācijas numurs vai personas kods. Lielākoties tas būs īrnieku personas kods. Ja jūs esat noslēguši īres līgumu ar fizisku personu, gadās varianti, kad arī no jums īrēt piesakās uzņēmums vai juridiska persona, tad attiecīgi ir jāraksta šeit uzņēmuma reģistrācijas numurs. Un šeit ir svarīgi saprast, ja piesakās kā īrnieks firma vai juridiska persona, tad jums pašam nebūs jāveic šis te nodokļu maksājums. Pēc likuma juridiska persona, veicot īres maksu katru mēnesi, jau ieturēs šos te 10% un jums atskaitīs īres maksu, atmīnusojot šos te 10%. Bet, lielākoties tātad personas kods jāraksta, ja tā ir privāta persona, un jāmaksā būs tātad šis te nodoklītis jau jums pašiem. Tātad 2 varianti. Tātad vārds, uzvārds vai firmas nosaukums. Attiecīgi, pēc tam mēs ejam šajā dropbārā, mēs ieliekam nekustamais īpašums. Sameklējam savā zemes grāmatā vai arī kadastras.lv sistēmā pēc savas adreses savu kadastra apzīmējumu. Jā. Un šajā lauciņā mēs spiedīsim pirmspēdējo NAC kodu 6820 savu vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Un svarīgākais ir šeit ar ķeksīti galvenais dokuments, kad jūs spiedīsiet virsū, jūs atradīsiet, kur jūs esat ielikuši šo te līgumu, piemēram, ja, un attiecīgi pievienosiet šo te līgumu. Un. Tālāk, ja ir papildus kaut kādi vēl dokumenti, tie īsti nav nepieciešami, ja valsts ieņēmuma dienests jums to neprasa, bet īres līgums ir tas dokuments, kas jums ir nepieciešams. Un, piemēram, ja īres līgumā kā pielikums nāk klāt vēl pieņemšanas nodošanas akts un vēl kā pielikums fotofiksācija, to var pievienot, bet tas nav obligāti. Ja? Pats galvenais ir īres līgums, kurā valsts ieņēmuma dienesta darbinieki arī redzēs līguma saturu, termiņus, summas un pārējos svarīgos nosacījumus. Tad, kad visi šie te lauki ir aizpildīti, tad attiecīgi apakšā parādīsies podziņa pārskatīt un pēc tam arī attiecīgi reģistrēt.
Ja? Un līdz ar to, tad, kad jūs to būsiet izdarījuši, jums pēc brīža arī jūsu norādītajā e-pasta adresē atnāks arī paziņojums no EDS par veiksmīgu īres līguma reģistrēšanu. Īsos vilcienos, kā redzam, tas ir arī viss. Pats galvenais atcerēties nenokavēt arī īres līguma reģistrāciju šo te 5 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar īrnieku, un tādā gadījumā mēs izvairīsimies no kaut kādiem nepatīkamiem pārsteigumiem no valsts ieņēmuma dienesta, kāpēc mums, piemēram, nodoklis ir jāmaksā lielāks nekā šis te 10% plānotais. Ja arī jums ir kādi jautājumi pēc šīs pamācības nav skaidrs, kā piereģistrēt īres līgumu valsts ieņēmuma dienestā, tad arī aprakstā es norādīšu saiti ar pirmajiem soļiem izīrētājiem. Tas ir tāds metodisks materiāls, kurā arī rakstiskā veidā jums būs iespēja iepazīties ar informāciju, kādi tie soļi ir jāveic, lai veiksmīgi kā privātpersona piereģistrētu īres līgumu valsts ieņēmuma dienestā. Mani sauc Kristaps, es esmu no Pilota nekustamajiem īpašumiem, un jebkuros jautājumos par un ap nekustamo īpašumu darījumiem raksti man vai zvani man, aprunāsimies.